jā, arī Aleks bija ieradies, un arī otro gadu pēc kārtas viņš bija, uzdevuma augstumos. Šajā gadā vēl, jo vairāk viņš iepriecināja līdzjutējus, jo tiešām, tas gada laikā iespētais progress ir tiešām acīm redzams, un to arī novērtēja sanākušie skatītāji, un tiešām atzinīgus vārdus veltīja Aleksim, jo Aleks tiešām izpildīja ļoti tādus interesantus trikus, un arī nevienā brīdī nevarēja just, ka viņš būtu, savu veidu iesācējs, jo arī viņa kolēģis Viljams Vandenputte parādīja tiešām ļoti solīdu sniegumu, un abi šie sportisti bija vienkārši uzdevuma augstumos, vēl jau vairāk, ka viņi iepriekšējā nedēļā bija piedalījušies Holandē ļoti plašā festivālā. Tas bija Zwaartekross Lichtenvoorde, Holandē, kur man uzaicināja Sick Riders Society komanda, Beļģijas tagad jau. Bija jālec pāri, nezinu, viņš kāds 16 metri apmēram. Tā nebija rampa. Tā nebija rampa, tas bija vienkārši estrāde muzikantiem. Tur bija apmēram 16 metri izmetiena rampa, bez nekādām drošībām. Tas nozīmē, ja bija šī nokļūdies, tad tu no 5 stāvu mājas apmēram nokrīt zemē. Un 40 metru lidojums sanāca pa gaisu. Es izdarīju 12 lecienus, 2 no tiem bija pēc pusnakts pa tumsu. Tad tur bija arī daudz amerikāņu motokrosa zvaigznes uzaicināts, kā Josh Hansons un visa Harton Huntington komanda. Un bija arī Adams Jones un Martins Schenks no Austrijas freestylists Monster Energy. Bet tas tiesa, kad slavenais Josh Hansons atteicās lekt un beigās tu viens pats palika? Viņi nebija. Viņi vienkārši teica, ka viņi gribētu pamēģināt. Viņi pamēģināja, varēs, ka es esmu pilnīgi nenormāls. Un vienkārši piedurās naktī, kad es lecu uzkāpu augšā un paskatījās, kā tas viss izskatās, kad ir tāds lidojums naktī vienkārši viens Batmanā aizlido pāri. Saprotu, ka jālec ir pāri pietstāvienē un gar sāniem nav pat margas nekādas. Ja tev kaut kas tur samisējās vai mociņ kaut kas notiek, tad tu reāli nokrīt zemē visu moci un sāpes nesajūtīs. Bet tā bija man reāli dzīves iespēja, lai es varētu sev nopromotēt un parādīt Eiropai, ka ir vispārībā tāds pilots kā Aleks no Latvijas un viss palika apmierināts. Paralēlis vēl tanī Zwaartekross festivālā 3 dienu piedalījos Monster Energy freestyle šovā ar Martinu Schenku, Adamu Jones un William Vandenputte. Martins Ruba bija arī no Čehijas. Tāds interesants sastāvs ar interesantiem cilvēkiem kopā. Man jau sāk lēnām pašam patikt tas, ko es varu izpildīt, un viss lēnām virzās uz priekšu, un tas tikai sākums. Pašlaik es intensīvi strādāju, lai atrastu kādus papildus investorus, kas varētu ieguldīt manī kaut kādus līdzekļus, jo es gribu ziemā padzīvot riktīgi pa paralēlu kastu, lai es varētu taisīt tiešām lielus kombo flipus, teiksim tā, lai nav tikai viens salto, bet lai ir salto ar visādām citām trakām lietām, kas lauž parastiem cilvēkiem skatienus. Tagad ir daudz interesanti piedāvājumi arī no Eiropas, un redzēs, kā tas viss izgriezīsies, jo pagaidām vēl tas ir tikai tikko noticis pasākums, tas lielais leciens, jo arī amerikāņi ir atzinuši, ka tas ir pilnīgi nenormāls kaut kas, un ka nenormāls risks ir bijis tas, ko es esmu izpildījis. Un es ceru, ka tas man iedos kaut kādus logus tālākai attīstībai. Ko veiksim tev šodien, un gaidām tev atkal mājās? Jā, tiksimies varbūt septembrī.